Šajās dienās, precīzāk 8. aprīlī, pagāja 62 gadi, kopš jūrā pretī Liepājai tika notriekta ASV 10 pilotu vadīta lidmašīna Privateer. Tā nebija apbruņota, tā, protams, veica izlūkošanas misiju, un PSRS bruņotie spēki to notrieca jūrā ārpus gan ekonomiskās, gan, protams, arī PSRS robežas, apmēram 18 jūdzes no krasta. Visi piloti līdz šai dienai tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušajiem, viņiem pēc nāves, pieņem, ka viņi ir gājuši bojā, tika piešķirti ASV valdības apbalvojumi, bet katru gadu mēs pieminām gan Latvijas jūras spēki, gan zemessardze, gan jaunsargi, gan ASV vēstniecība un arī tā karaspēka daļa, kurai lidmašīna piederēja, ASV gaisa karaspēku bāzē Visbādenē, arī viņi piemin kritušos biedrus. Kopš 2000. gada šeit atrodas piemiņas plāksne, ļoti atbilstošā vietā, kas vēsta, ka šeit pretī jūrā pie Kurzemes piekrastē ir gājuši bojā ne tikai jūrnieki, ne tikai zvejnieki, bet arī lidotāji. Plāksnē ir iegravēti visu 10 ASV notriektās lidmašīnas apkalpes locekļu vārdi, uzvārdi un viņu dienesta pakāpes. Diemžēl šī plāksne šad un tad izraisa zinām nepatiku, noraidījumu, un tā arī mazliet tuvāk ieskatoties redzams šodien, ka tajā ir ieskrāpēti nepiedienīgi uzraksti. Tas nozīmē, ka mēs šajās dienās atceramies jūrā bojā gājušos ASV lidotājus un citus lidotājus, kuru kaps ir jūras dzelmē, bet kā ar saudabīgu huligānisku izlēcienu palīdzību kādiem tomēr tas nepatīk.